preces faktiski 2 reizes vai pat vairāk nekā 2 reizes dārgāk būs. Tas ir tiešām tāds pamatīgs tirdzniecības karā ne tikai pieteikums, bet de facto tas notiek, un Ķīna negatavojas padoties. Un, protams, tas ir par lielo politiku, par ģeopolitiku, jo Ķīnu, ASV jau labu laiku gan demokrāti, gan republikāņu partija redz par vienīgo galveno sāncensi, pretinieku. Mēs par Krieviju runājam, kā kaut kāda otrā spēcīgākā armija pasaulē, bet redz, ka viņi tikai otrie spēcīgākie Ukrainā ir. Un aiz Ukrainas, es domāju. Un savukārt Ķīna ir otra lielākā ekonomika, kopā ar Ameriku tie ir aptuveni 40% visas pasaules ekonomikas. Tālāk Ķīna audzē arī savu kodola arsenālu. Ķīnai šobrīd ir lielāka flote nekā Amerikai. Tad vairāk kuģu tonāžu ziņā nē, bet ir vairāk kuģu un jaunāki kuģi, karakuģi. Ķīna tiešām ir aizvien varenāka dažādos pasaules reģionos. Tā izplešas ar savu joslas ceļu iniciatīvu, īpaši globālajos dienvidos. Labi, nepārslavējiet viņus, bet ko jūs sagaidat? Ko jūs sagaidat? Šīs situācijas mēs it kā tagad, mēs Eiropa ar Ameriku te parunās, un ko tur? Tur tur viss turpināsies starp ASV un Ķīnu. Skaidrs, ka ilgi tas tā nevarēs notikt, jo šeit ir arī personisks intereses. Tam pašam Ilonam Maskam ir 2 milzīgas rūpnīcas pie Šanhajas. Teslas ražo baterijas, tāpat arī tur ir Apple iekšā. Ir daļa amerikāņu uzņēmumu, kas tur nav, kā Google, bet Yahoo tur darbojās jau labu laiku savu cenzētu meklētāju un līdzīgi. Un tie paši iPhone, viņas ražo Taivānas Foxconn kompānija. Viņi ilgu laiku Ķīnā pamatā ražo, bet viņi pakāpeniski iet ārā no Ķīnas uz Taivānu, uz Indiju, uz citām vietām, bet joprojām ļoti daudz, kas tiek ražots Ķīnā.